Sveiciens PAFBet šūteraundā. Klāt ir 2025. gads un pirmo reizi šajā kalendārajā gadā arī ar jums tiekamies. Ļoti īpašs gads Latvijas basketbolā. Vēl vairāk Latvijas basketbolā. Jā, mums septembrī pie mums te Rīgā tiks noskaidroti Eiropas čempioni. Atšķirība no 2015. gada, ka tiešām arī paši čempioni tiks noskaidrot te. Jā, nu un, protams, ka šai īpašajā gadā ar jums kopā būs arī šūterauns, sekosim visām basketbola aktualitātēm joprojām un centīsimies būt gan radoši, gan interesanti. Tāpēc noteikti izsakiet arī savus viedokļus, ieteikumus, komentējiet zem video, tas tiešām palīdz, iedvesmo mūs, arī izklaidē dažreiz. Jā. tā kā, dažreiz liek paraudāts. Spilvenā, viss kārtībā. Klār, Rudolf, nu, jauns gads, jauns apņemšanās, jauni mērķi. Vai esi iegādājies sporta zāles abonementu? Man ir tas viss gada, bet mana apņemšanās ir Silīna. BK Rīmš tiek medaļās. Olivets 4. līgā, kur mums jādabūna medaļas. Mēs varam? Tas nav svarīgākais. Amatieru basketbols nav svarīgākais? Nē, tas nav te man ir cits apņemšanās, bet tās tāds privāts, par tām es nerunāšu. Nē, man ir apņemšanās saistībā ar manu profesionālo dzīvi, bet tas, lai paliek noslēpums, kur man būs jaunā izrāde, tas nāc man. Jā. Labi. Bet no tu mums šodien esi sagādājis arī kādu īpašu topu, bet tas gan raidījuma beigās un raidījumu. Jā. Man tev pirms arī es tev esmu raidījuma sākumā kaut ko sagādājis. Man tev tāds jautājums diezgan oriģināls, maz izskanējis. Es tā gadu mijā domāju, Andrej, kas ir Latvijas visu laiku lielākais sporta panākums? Un vai tas ir Eiro 2004? Es teiktu, ka Straumes uzvara Golden Globes. Tā ir uzvara arī, jā. Ok, paliksim pie tā. Jo ir rezultāts, ko parādīt. Ne jau viņi tikai, ja viņi būtu tikuši tikai nominēti, tas nekas nebūtu. Jo ko mēs ārzemniekam teikt? Mūs nominēja tikai starp 5 labākajām? Nē, mēs uzvarējām. Es par šo... diemžēl man ir sanācis par to aizdomāties, par to lielāko panākumu. Un es domāju, futbola bumbām patīk izcelt to, ka tā bija visa tā Eiro 2004 kampaņa, tur bija uzvars arī kvalifikācijā, bet tad jau jāskaita arī pasaules kausa, piemēram, uzvars kvalifikācijā par Serbiju Latvijas basketbola izlasē. Es to tieši gribēju teikt, sporta centrā nesen bija, kur Arkādijs saka, jo tas tā nebija nejaušība, tas bija arī tā kā, ilgtermiņā ar to visu kvalifikāciju, kur viņš tieši pieminēja, un tā kā es domāju, jā, bet Eiro 2020 basketbolā arī, jā, tu arī, pat priekškvalifikācija izgāja. Pilnīgi tas bija, jo tā kā par basketbolu tiešām var teikt, tas bija tāds ļoti tas ir pilns ceļš, pilns cikls no paša zemākā punkta līdz būtībā viena precīzi metiena attālumam no pusfināla. Cik ilgi hokejā no 97. gada? Labi. Bet viss šis ir ļoti muļķīgi. Jā, manuprāt. Protams. Mans tētis stiprāks par tavu tēti. Jā. Forši priecājamies par panākumiem. Jā, bet raidījuma beigās tad arī kāda ļoti svarīga informācija par izlozi, kas mums šoreiz vēl nenotiks, bet mēs esam sasnieguši 1000 abonementus, jeb subscriberus, abonentus YouTube'ā, tā kā pavisam drīz jau būs izloze un raidījuma beigās arī kāda svarīga informācija par to, vēl vienu pēdējo lietu, kas ir jāizdara, lai piedalītos šajā izlozē. Bet par visu pēc kārtas, tāpēc sāksim ar aktuālo, kas noticis basketbolā. Drošākajam kazino Latvijā PAFBet LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zib izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBet LV. Kopš mūsu pēdējās tikšanās reizes ir ļoti daudz, kas noticis, jo tas jau bija vēl pirms svētkiem un notikumi saskrējuši, bet, diemžēl arī kaut kādi traģiski notikumi, bet negremdēsimies varbūt tik daudz atmiņās, tikai mazliet, jo Latvijas pagājušās sezonas un pēdējos 10 gadus spēcīgākais klubs VF Rīga decembrī noslēdza dalību Čempionu līgā. Bilance 1-5. Pirmā uzvara, pirmā spēle un tad 0-5. Jā, pret Bonu izdevās mājās uzvarēt. Kopumā tātad pēdējā vieta grupā un jāpaliek bez play-ina, bez cīņas par top 16. Kas tev paliek atmiņā no šīs VF Rīga Čempionu līgas kampaņas? Es nezinu, tas pats, kas pēdējos gadus, kopš arī jau kad es strādāju VF, kad es nestrādāju. Labi, pirmkārt, vispār jāuzvar vairāk kā viena spēle, bet jāsāk kaut kas, kopš es esmu tātad, kopš VF Rīga
ir piedalījies Basketbola Čempionu līgā vienu uzvaru izbraukumā pret tajā laikā tādu haotisku Lietuvas rites, kur arī nebija skatītāji. Un, ir jāsāk kaut kā uzvarēt tās izbraukuma spēles. Es nezinu. Protams, kad atkal var teikt kaut kādas traumas, kaut kas nepaveicās, bet arī tur citām komandām pretī ar spēlētāju izlaidi. Pa īsu tas sastāvs kaut kādi spēlētāji. Daži, man liekas, kā 2-3 spēlētāji komandā šobrīd ir Čempionu līgas līmeņa spēlētāji. Tā ir arī rezultāts. Īstenībā es paskatījos arī statistikā, ieskatījos, un tā apliecina tevis teikto milzīga atšķirība starp starta piecnieku un rezervistu pienesumu. Starta piecnieks bija starp visām 32 komandām 4. rezultīvākais, vispār 60 punktu vidēji. Rezervisti bija pašpēdējie 32. vidēji 17,3 punktu. Tas ir baigi pamāc. Un tad mēs paskatāmies pretī. Pretinieku starta piecinieki ir guvuši 44,3 punktus, plus 15,7 sanāk, ja tikai starta piecinieki spēlētu. Un rezervistiem ir 23. rādītājs 36 punktus vidēji ielaisti. Jā. Tātad rezervistiem ir mīnus 18,7. Tā arī ir atbilde. Kopā tur ir mīnus 3 punkti. Jā, jo bija dažas spēles, kur vispār tik ļoti es biju, piemēram, pret Grieķu AEK. Tur tie sākuma sastāvs gūs punkts, tad uznāk, nezinu, man liekas, tajā spēlē no rezervistiem, no latviešiem vispār, man liekas, kaut kas tur Pins iemet 2 punktus, man liekas, tajā spēlē Berkolts palikas, tas palikas, nekāda palīdzība šajā līmenī no soliņa nav, un tas, laikam, šis turnīrs ir tāpēc Kaleo Kramo acīm redzot spēlē tur, kur viņi izvēlās. Labi, viņi arī mēģināja kvalificēties, bet... Man šķiet, ka tādām komandām kā VFam ir ļoti būtiski savākt visu komplektu maksimāli ātri un uzreiz, un tas komplekts ir no dažādiem apstākļiem, dažādas lietas, dažādi faktori. Tur skaidrs, ka nekad VFam nebūs dārgākie, labi, nekad nesaka nekad, bet vismaz šajā brīdī noteikti nebūs dārgākie un tādi meistarīgākie spēlētāji. Necīnījās par Loniju Walkeru viņu. Bet ir jārada maksimāli apstākļi un jāsakrīt arī kaut kādiem veiksmes faktoriem, lai viss sajiet un būtu tā reālā cīņa par top 16. Jo tajos reizēs arī, skaties, tu esi te pats pielicis klāt to bilanci, kad ir bijis vienreiz top 16. Tas tajā laikā, ka vēl nebija play-ins, mēs noslēdzām grupu 2. vietā. Tas bija tiešām ļoti labs. Un arī tās play-in gads, un toreiz mēs paskatāmies, kādi bija tie viesspēlētāji. Viņi tāpatās labi, tagad viņiem ir labāks karjeras, bet tāpatās bija uzspēlējuši tur Grieķijas augstākajā līgā. Ar pieredzīti. Tur arī tas pats Kaisers, viņš pēc Grieķijas pēc tam bija aizbraucis uz to G-līgu atpakaļ, pēc tam atkal arī Almans bija spēlējis, Piņēro bija pieredze G-līgā. Tad, te šoreiz ir no Austrijas līgas. Labi, ir Klīrijs no Somijas līgas. Nē, bet viņš ir bijis Vācijā. Nē. Viņš ir pabijis Hamburgas Towers, apstākļu sakritības rezultātā uzspēlējis Hamburgā. Labi, tad vienīgais, kā Sanonam labi tāds, bet viņš atkal pirms tam bija Eirokaus komandā. Nē, Sanons un Bobrovs, es teiktu, ka attaisnojas. Viņi attaisnoja, bet tā kā, kaut kas... Man šķiet, ka šajā gadījumā es iepriekš runāju par tiem faktoriem, ka tur šoreiz viens faktors bija paveikts ļoti labi, saulaicīgi bija savākta komanda, kam bija iespēja laicīgi gatavoties kopā sezonai. Bet kas nesanāca vai traucēja, tur bija netrāpīja ar Gage Davisu. Galīgi netrāpīja, netrāpīja ar Andronikašvili pēc tam, kad bija jāizstāj Dairs. Tad agri. Īstenībā Dairis izkrita no ierindas ļoti agri, un tad, kad viņš tiešām bija sezonas sākumā tādā labā top formā. Pēc atgriešanās no savainojuma Mārs Gulbs nebija tāds Mārs Gulbs, kāds viņš bija iepriekšējās sezonās pierasts. Savainojums un arī tomēr tie gadi iet uz priekšu. Visam pa virsu arī vēl tas Sidorov piesaista, bet viņa izkrišana no ierindas absolūti nelaikā tieši uz pēdējo spēli. Un tā kā es redzu 1 plusu, 5 mīnus no tādiem faktoriem, kas varēja ietekmēt to rezultātu. Tā kā, manuprāt, tas viss ir likumsakarīgi, kā tas, diemžēl, likumsakarīgi, kā tas beidzās. Un galvenais tam VFam tā ir... tajos neskaidrot tos 2 gadus, viņiem visu laiku tā ir. It kā jau nav tā, ka viņi tajā Čempionu līgā, bet kaut kāds liecina, ka tev vienmēr nepaveicās beigās. Tu vienmēr beigās mazliet zaudē. Laikam tu nevari Basketbola Čempionu līgu, labi tā nav Eirolīga, bet tas pietiekam, to komandu komplektē tā, ja tev izkrīt viens spēlētājs, tad viss, mums nav vairs tur tie 5 spēlētāji, kas var gūt punktus. Jo arī pagājušajā gadā atceramies, it kā jau arī tur tajā Turcijā, tur viena kļūda, viens kas, un tur būtu tikuši tālāk, bet atkal visu laiku nepaveicās tajās. VFam ir jēga piedalīties Čempionu līgā?
Nu, Varbūt jāiet uz FIBA kausu. Jā, zin kā, es nezinu, vai Latvijas ir tāds kā Igaunis, jo, piemēram, tad, kad šitajiem Igauniem bija gadā, kad bija Zigmārs Raimo un Mārtiņš Mērķis, tas sanāk nevis pagājušā sezona, bet sezona pirms tam. Viņi tik līdz pusfinālam. Tur bija baigi labais hypes. Viņi nespēlēja tajā Saku arēnā, bet viņiem ir tā vēl viena arēna tālāks. Tā bija pilna. Es pazīstu dažus. Tur bija tā sahaipojis, ka mēs esam tikuši cīņā par kaut ko. Bija igauņu fani, tur man vienkārši pazīstami tur komiķi, kas fano par basketbolu. Viņi uz to pret franču klubu viņi spēlēja pusfinā. Brauca, pirka biļetes, lidojas Francija, tāds lielāks barīčs atbalstīja, jo tā kā tie rezultāti, tas, ka VFam ir kaut kur jāspēlē, tas ir skaidrs. Mums vajag klubu Eiropā, un tas VFs ir vienīgais, kas ilgtermiņā to dara. Laikam tas, kas ir pa labu tai basketbola čempionu līgai, ir, ka tur vismaz nosacīt tas finansiālis to ceļošanu un tā. Man šķiet, ka ejot tālāk ir... Kas manā skatījumā VFam alaži ir pietrūcis, un īstenībā pēc tās, ko tu pieminēji, es to saucu par Zoriju Kalmanu, Piņēro, Macenu un Kaizeru sezonu, to piecinieku nosaucot. Ja. Tur arī soliņš tomēr, tur nāca Ate, tur nāca Helmans. Bet tie bija tie spilgtākie spēlētāji, un es toreiz pēc tās sezonas arī es vēl strādāju sportcentrā, rakstīju par to, un es pieturos pie tā paša arī tagad, ka, lai būtu reāls izredzes kaut ko lielu paveikt, ir... jābūvē kodols nevis no sezonas uz sezonu, bet ilgākā termiņā. Un cerēt uz to, uz kaut ko vairāk par potenciālu izšaušanu nav pamata. Un ar to izšaušanu mēs redzam, ka arī neveic pārāk labi nav sekmējies. Protams, ka tā ir tāpatās kaut kādā ziņā tāda cīņa ar Veidzirnavām, jo VFu arī potenciāli labi spēlētāji izmanto kā tramplīnu. Jā. Tad viņi nav interesēti šeit palikt ilgi, VF nav iespēja viņus noalgot ar tādiem līgumiem. Un tos, kurus ir iespējams noalgot, tad tos negrib noalgot. Spēlētāji parakst ar kaut kādu cerību, ka spēlēšana Čempionu līgā, ne jau Latvijas-Igaunijas līgā, bet tieši Čempionu līgā viņiem ļaus parādīties plašākai skatuvēm kaut kādā karjeras kontekstā. Ja mēs skatāmies, tad diezgan strauji vienas sezonas laikā tik pie laba līguma kaut kur lielajos tirgos. Un tie, kas ir spēlējuši labi, tiem ir pēc tam ļoti solīts karjeras. Bet līdz ar to VF ir tādā neapskaužamā situācijā, jo viņi grib pēc iespējas labāku spēlētāju, bet ir gatavi kompromisam parakstīt viena gada līgumu, vai tur ar kaut kādu mazu plusiņu ar ļoti mazu izpirkumu, bet, lai tiktu pie šī spēlētāja. Bet es atkal to redzētu, ka kaut kādu domāšanas vai filozofijas maiņu kopumā rakties, meklēt tavus dimantiņus, pārliecināt, parakstīt vismaz 2 gadu līgumus, kaut vai ar tiem plusiem, bet ar kaut kādiem pietiekami lieliem izpirkumiem un saglabāt pacietību, tad, ja nav uzreiz rezultātu. Jo īstenībā arī, piemēram, rezultāts tāpat nav, ja nav pacietības. Piemēram, atlaida Deivis, un ko tas deva? Neko, rezultāts nemainījās, bet es nezinu konkrēto gadījumu, es nepieturos pie viņa, jo varbūt tur bija kaut kāds nianses un arguments. Viņš arī tur patraumējies. Jā, kāpēc viņš jāatlaiž, vai nav jāpatur, bet es domāju par tādu sistēmu kopumā. Uz tādas Eiropas skatus VF vismaz Čempionu līgas līmenī un augstāk vienmēr būs pastarīts ar savām finansiālajām iespējām. Jā, tādām kāds ir šobrīd. Cerams, ka varbūt kaut kas mainīsies. Un vēl viens stāsts, manuprāt, ir nespēja noalgot pieredzējušus vidējā līmeņa latviešu spēlētājus. Kas jau ir ilgi, un starp citu, bet tas arī... Tam droši vien vispār prasītos atsevišķu tēmu, jo tas, manuprāt, ir tāds liels jautājums, arī filozofijas jautājums. Nav tā, ka latvieši ir autos uz VF tikai tāpēc, ka tas ir VF. Protams, bet tas arī, starp citu pieminējis, tas pats arī bija pēdējais gads, ka tā bija, jo tad tomēr tur nosauc to piecinieku, bet tad tur no soliņa bija Ate, kas ir tāds, jau tad bija tāds borderline izlases spēlētājs, bija Aigars Šķēle tajā komandā. Tas jau tagad ir tikai vai nu jaunais, vai nu nobeigt karjeru. Bet viņi interesēs un viņi grib tos latviešus, kas ir kaut kur apliecinājuši, bet viņi neraujas. Tur ir tas pats Kārlis Šiliņš, tas jau ir izskanējis publiski. Tas nav kāds noslēpums. Ķilps, vai Malmans ir bijuši kaut kādi spēlētāji, ko viņi ir skatījušies, bet te džeki ir izvēlējušies citus. Bet tās jau arī notiek kaut kādas lietas, ko VFs ir... Viņi visi jau zina kaut ko, kas notiek arī VF virtuvē kaut kādas lietas. Tā. Acīm redzot, tur ir kaut kāds iemesls, vai ne? Jā, bet to jau ne mums minēt. Protams, vēl pats pēdējais punkts var apsveikt kā to pāriešanu uz to FIBA Eiropas kausu, kas no tāda sportiskā viedokļa varētu nest kaut kādas labākas emocijas, kā jau tu teici. Bet nav teiks, ka tur iet viegli arī šitos sastāvus. Ticamāk, ar šādu sastāvu
izdotos līdzīgi kā Kalavam tikt 2. kārtā, bet pēc tam, lai tiktu 4. finālā. Tas ir Champions League grupu turnīrs. Tur ir ļoti labas jau organizācijas ar solīdiem budžetiem, bet tā būtu iespēja publiski deklarēt kaut kādu simpātiskāku mērķi par cīnīšanos par kaut kādu mistisku 2. kārtu vai nākamo kārtu. Jo te tu vari uzreiz uzlikt kaut kādu, pietiekami realistisku, bet pietiekami arī ambiciozu mērķi. Tur mēs cīnīsimies par 4. finālu vai par Final Four. Skaidrs, ka to sasniegt būs ļoti sarežģīti, bet tas ir daudz reālāk. Tā kā no tādas publiskās komunikācijas viedokļa. Zini, kas VFam būtu visizdevīgāk? VFam visizdevīgāk būtu jāatgriezt tos vecais Champions Līgas vienkārši formāts, kur ir grupā 8 komandas, un ja tu tiec, tad tu jūti, ka tu necīnies par 4, cīnies par 6, un tad spēlē Eirokausa play-offs. Jā, bet tu zini, kā beidzās VFam. Pirmā sezona. Pirmā sezona tur bija šis. Jā, tur viņi necīnījās. 13. Jā, tas gan. Tas nebija labi. Bet, vispār arī tu pieminēji par to Eiropas kausu, ka tur jau tas finansiālais aspekts. Eiropas kausa ir tikai izdevumi, tad Champions Līgā ir iespēja vismaz kaut ko nedaudz dabūt atpakaļ. Cik es saprotu ceļošanu? Tā. Īstenībā tie ir tādi divi lielumi, kas ir jāizsver klubu vadībai. Es novēlu, kad viņi paliek Champions Līgā, bet tātad, tas sastāvs nākamgad ir bijis konkrēti spējīgāks un sastāvs ir ar skatu nākotnē. Šogad lielais pluss Champions League sezonai noslēdzas, mēs baigi ilgi esam pēc tā palikuši. Pluss ir šogad tiešām skatītāji piesaist, bija forša atmosfēra. Tur noteikti daudz arī palīdzēja pirmā uzvara, bet pret Grieķiem bija daudz cilvēku arī tajā izšķirošajā spēlē. Bija tā kā forši. Tas ir labi. Jā, ejam tālāk. Jaunumi latviešu treneriem. Ja iepriekšējā raidījumā runāja par Štelmacheru atgriešanos Polijā, tad Ainārs Bagātskis atgriežas Ukrainā. Pēc mazliet vairāk kā 2 gadu pārtraukuma ir atkal Ukrainas izlases galvenais treneris. Tātad vadīja no 19. līdz 2022. gadam. Ukraina vadīja arī Eirobasketa fināla turnīrā. 2 Eirobasketa fināla. Jā, 2 Eirobasketa fināla. Vienā. 22. gadā. Un mēģinās vadīt vēl vienā fināla turnīrā. Nezinu, vai tas izdosies 25. gadā, jo kvalifikācijā ir šobrīd 0-4, diezgan slikti. Un viņiem ir jāuzvar Slovēnija un Portugāle, un jācer, ka Slovēņi zaudēs Izrēlai. Jā, kas labi, nav arī tik teorētiski. Tagad šis ir tāds. Jā, bet redzot to, kā ir gājis līdz šim, veiksmei ir ļoti jāstāv klāt. Bet kas ir šajā lietā interesanti, kad ļoti daudzas mistikas ir. Tātad, pirmkārt, Bagātskis ir Rumānijas basketbola kluba galvenais treneris. Viņš ir Latvijas U20 izlases galvenais treneris. Par šo līgumu arī detaļas. Nav tā, ka tu internetā ieguglējot visu vari termiņu. Preses relīzē nebija norādīts, cik garš līgums. Es dzirdēju no saviem ukraiņu draugiem, ka viena iespēja ir, ka līdz šīs federācijas vadības termiņa beigām, kas ir vēl 3 gadi. Kas īstenībā arī izklausītos loģiski, jo tas ir nākamais pasaules kausa kvalifikācijas cikls. Vēl viena intriga ir, vai būs kāds asistents no Latvijas, jo iepriekš viņam palīdzēja Feldmans. Tagad Feldmans ir aizņemts Turības Kandavas komandā. Un cik es saprotu, man vakar pateica, ka tur ir interesanti, ka tas, kas tagad bija asistents, ir Ukrainas U20 izlases galvenais treneris. Bet vispār tu esi redzējis kaut kādā dzīvē, tādā nopietnā, labi, tas, ka tu trenē 3 jaunatnes līgas un LBL2 komandu, bet tādā tik augstā līmenī, ka trenerim ir 3 darba vietas kaut kādu īsu brīdi. Es esmu šo laikam 2 izlase un tas, vai jauniešu izlase un tas, jā, bet kad ir 2 dažādu valstu izlases, dažādu vecumu izlases, plus vēl klubs 3. valstī, šitos pirmo reizi. Nē, bet man nesnāca laiks līdz raidījuma ierakstam uzzvanīt kādam no Basketbola savienības vai sazināties, bet nevar jau zināt, varbūt, ka tā U20 izlase tomēr tiek pie jaunu treneru, jo pirms 12 gadiem bija tāds gadījums, kas beidzās ar Štābergu iecelšanu. Un ar ko tas beidzās izlasē? Tas beidzās ar labām vietām, bet īstenībā arī U20 izlasē ir vajadzīga laba vieta, jo jāatgriežas beidzot tajā divīzijā. Tas tā tīri prestižs pēc būtu vajadzīgs. Skaidrs, ka Ainārs Bagātskis laikam Ukrainai ir tāds. Viņš ir Ukrainai tas, kas visiem Eirolīgas klubiem ir viens aizmirsu. Ivanovičs? Jā, viņš ir Ukrainai tas ir slikti, ir 0-4. Mēs zinām Bagijam, viņš tur. Gaidām no Bagija Bīzi? Bīzi, jā, cepurīt, jā. Bīzi, nezinu, vai mēs sagaidīsim cepurīt, viņš varētu.
Skaidrs, viņš Ukrainā, es pieļauju, ka ir kā savējais. Pirmkārt, tas, ka viņš arī klubus tur trenējas, ka viņš tur ir arī palīdzējis daudz ukraiņu bērniem pēc tā kara sākuma. Un Ukraiņas izlasē arī šobrīd mājvieta, diemžēl, vēl aizvien ir Arēna Rīga. Tā, bet, būs interesanti. Jā. Es novēlu viņam, lai uzvara. Jo viņam pat, ja viņi netiek uz to Eiropas čempionātu, kas ir liela iespēja, Ukrainas izlasē tāpatās vasarā būs spēles. Ja viņi netiek, tad viņiem ir jāsāk pasaules kausa ar priekškvalifikāciju. Tur, kur mēs sākām. Un tas ir kaut kāds augusts reāli. Jā. Bet, ja, piemēram, ir tā U20 izlase arī, tad, manuprāt, to nav iespējams savienot. Tas nav. Tā kā drīzāk, tad tur būs jādomā. Jā, jādomā. Katrā ziņā, jo vairāk darba, jo labāk. Īpaši mūsdienās, tā kā prieks par Aināru un lai tev veicas. Lai veicās, jā. Labi, ejam tālāk. Kas jauns NBA? NBA daudz kas jauns, bet, laikam, apsveicam visus Los Angeles Clippers fanu bāzi Latvijā. Kavai Leonards ir atgriezies, aizdīs pirmās spēles. Apsveicam arī Milwaukee Bucks ar pirmo titulu šajā sezonā. Emirates NBA Cup, tā viņš tagad saucās. Bet tas jau bija tik sen. Bet es skatījos finālu. Spēle bija labi. Bija tāds. Jā, bet man tas vispār, šajā brīdī, Nē, bet vismaz bija labs. Bet galvenais šobrīd Robin Hood, viņam vēl tieši, viņš ir tāds Robin Hood. Galvenais varonis ir Jimmys Butlers. Heat culture laikam iet uz beigām. Kaut kas tur nav tik ļoti spēlē pēdējos gadus. Chip on the shoulder un viss tāds working class. Mēs tiksim finālā, mums neesam tur super zvaigznes, bet tagad gan Jimmyam laikam mērs ir pilns, kaut kas viņam tur nepatīk, neapmierināja. Viņš pat intervijā pateica, ka viņš vienkārši grib atgūt prieku spēlēt basketbolu. Viņam prasīja, vai tas ir iespējams Miami. Viņš teica, es domāju, ka nē. Pēc tam saņem 7 spēļu diskvalifikāciju no kluba. Tas gan, jā. Skaidrs, ka viņš vairs visdrīzāk nespēlēs Heat un iespējams, ka īstenībā ļoti iespējams, ka tagad, kad šis raidījums ir ārā, jau ir notikusi maiņa. Tikpat labi ir iespējams, ka tas nav. Katrā ziņā laika nav daudz, lai maiņas darījumu paveiktu. 6. februāris. Jā, 6. februāris ir maiņu termiņš. Tātad, jebkurā gadījumā mazāk nekā mēnesis, kas Pētam Railijam ir dots, lai sameklētu Jimmyam jaunu komandu un kaut ko dabūtu pretī. Un vēl viens būtisks faktors, kas droši vien jāpiemina, ka viņam ir šo sezonu 48 miljonu līgums kā veterānam, un tad viņam ir spēlētāja opcija par 55 miljoniem uz nākamo sezonu, bet viņš grib ilgtermiņa līgumu. Un ar to droši vien tad ir jārēķinās nākamajai komandai. Ilgtermiņa līgums ir 3, viņa vecumā. Acīm redzot, 3-5 gadi. Es domāju, ka viņš varētu gribēt 3 gadu. Tas 3-5 gadi, es saku, mūsdienās ir jāsāk, man liekas, beigt bišķi, bļāviens pirms vēl, es saku, 5 gadiem. Es tur vispār vārdu ilgtermiņš pēc 3-5 gadīga, neiedomātos. Bet tagad skatoties, kā viņš spēlē, kā viņš izstās laukumā, tev ir tāds, neizstās, ka viņam nākamgad viss beigsies. Tur tas tādā ziņā ir mainījies, bet... BK Rīmš man iedeva ilgtermiņa līgumu. Mūža līgums. Tāpēc vajag tās medaļas. Šogad izcīnīsim medaļas. Neko uzvarēsim. Labi, bet kur tu redzi tādu 35-gadīgu Jimmiju? 50 plus miljonu sezonā saņemošu piezmēni. Es redzētu kaut kādas komandas, kur viņš iedarās, bet tad es laiks sāku domāt, bet kā ar tām naudām? Viņš ļoti iedarētos pie veciem onkuļiem, lai viņš, jaunā bukera, lai viņš brauc uz to Phoenix Suns un glābj ārā Arizonas štata komandu ar vēl vienu 35-gadnieku Durantu. Es nezinu. Suns ir tā lieta, ka viņiem ir tas second apron iestājies. Viņi nedrīkst paņemt nevienu, pat $1 vairāk nekā viņi šobrīd jau tērē. Kas tur būtu jādod pretī? Jā, tur skaidrs, ka viņi tad šķirtos no Bīla. Jā. Es domāju, ka tur bez variantiem tad tas ir viens, bet es teiktu, ka tur varētu būt arī jāiesaistās vēl trešajai komandai, kas būtu gatava paņemt to Bīlu, jo Miami nebūtu gatava ņemt Bīlu. Jā. Un pats Bīls ir gatavs, viņam ir tas... opcija līgumā, ka viņš nedrīkst tikt aizmainīts bez pašu piekrišanas, bet runā, ka viņš šot pateicis, ka Heat būtu viena no tām komandām, ka viņš piekristu, un arī Clippers, Lakers, Nuggets un varbūt vēl kāda, bet Heat paši negrib to. Jā. Tā kā es teiktu, ka tur tas varētu sanākt, bet tur būtu kaut kāda sarežģīta operācija kopumā droši. Vēl tātad pie reāliem kandidātiem tiek minēts tātad Memphis Grizzlies, Dallas Mavericks, Denvers Nuggets, New York Knicks.
tās ir tās, kas tur tā izskan pie tādiem reāliem. Nē, nu, Goldens teica, var jau. Nu, jā, Goldens tas arī jau teica. Atkarīgs, ko tas lasīs. Es esmu lasījis arī cits Nu, es kaut kādos no 3. Labi. Kādus to es lasīju? Nē, nu, man šķiet, ka tāda labākā opcija arī no sportiskā viedokļa varētu būt Rockets. Rockets, jā, tas arī bija, jā, pareizi. Viņiem jau tagad, pirmkārt, ir laba sezona. Tas viss nāk pēc tāda pacietīga darba, tur draftējot spēlētājus, piesaistot kaut kādus vērtīgus veterānus. Tur tas pats Van Vliets, jā. Tagad viņi varētu ieiet tajā nākamajā fāzē, ka viņi no jaunās talantīgās komandas kļūst par tādu nobriedušo komandu, kur sāk jau mērķēt uz kaut kādiem lielākiem sasniegumiem. Arī tad tur būtu jāupurē kāds no jauniem talantīgiem, bet nu, viņiem tur ir tas sanāk daudz loģiskāk, ir arī ko atdot, nezaudējot tādus dūžus. Un ir veterāni, ko dot pretī. Tur tas pats Brooks, Stevens Adams, ir Jeffs Greens, ir kaut kāds draft izvēles. Tā kā es redzētu, ka Džimijs noteikti varētu dot kaut kādu reāli labu pienesumu tādai Houstons Rockets komandai, kas, manuprāt, šajā brīdī bija 2. vietā rietumos. Un neatdodot, nemaz nerunāju par Šengunu, bet arī citus tādus labākos jaunos spēlētājus. Tā kā man šķiet, ka Rockets varētu būt laba opcija. Viņš arī tur iedarētos, jā. Jā, ka arī Warriors, bet tur Warriors ir riskanti, jo viņi reāli varētu tā nopietni sacensties, manuprāt, tikai šo sezonu. Un jo vēl 2, ja Džimijs grib to ilgtermiņa līgumu, tad vēl 2 sezonas tur sanāk tādos mežonīgo rietumu pagrabā, man liekas, jo pretī būtu jādod kaut kāda nākotne, kas viņiem šobrīd ir, tur Kuminga vai Podzemskis, lai tiktu pie vismaz šādas reālas, visai maz reālas iespējas cīnīties šogad par kaut ko. Jā. Nu tā. Bet kopumā, man liekas, noslēdzot nav tas, kas man skumīgi, ka atkal NBA skaļākās runas ir nevis par notikumiem laukumā, bet par vienu džeku. Bet otra lieta, tas, ka kaut kas tam Butleram vienmēr, man likās, ka Heat viņš ir atradzis tavs. Bet viņš gan arī to saka, dzīvot viņam tur patīk. Tas tā, neskapēc. Bet jā, tomēr visu kādēļ viņš tur tā kaut kur, tad tur viņam nepatīk, tad tur nepatīk, tad... Vēl Nuggets īstenībā. Nuggets arī tie ir pie variantiem, jā. Nuggets man patīk viņu redzēt, jā. Ko viņi dot arī, bet tur arī jāstāsta. Nē, tur ir. Jokičam vajag apkārt labāk. Kas Heat būtu interesanti, droši vien tur no Nuggetiem kaut kāds Porters juniors varētu būt, tur Džamals Marejs varbūt pat. Porters varbūt tāda reālāka iespēja, ko atdot arī no Nuggets pozīcijām, jo viņiem aug līdzīgi spēlētāji, jau tur Kristians Browns un Stroters, kas varētu aizstāt to pozīciju. Tā kā Nuggets arī ir diezgan reāla iespēja. Tā kā es teiktu, no manā skatījumā Rockets varētu būt... manā skatījumā top 1 no tāda sportiskā viedokļa un arī neko ļoti daudz neatdodot no tā, kas viņiem ir šobrīd, lai jau uzreiz šajā brīdī, šajā aiznākamajā sezonā reāli cīnītos par lielām lietām. Es ceru, ka vismaz kaut kur viņš aizmainīsies. Es negribu, lai viņš paliek par Johnu Wallu, kurš vienu brīdi ar cik tur tiem miljoniem vienkārši sēdēja uz soliņa un bija cheerleaders. Tā, to novēlēsim. Bet ar citu par maiņām man ir vēl viena ziņa. Jā. Tāda liela maiņa notikusi arī Eirolīgā, nesaukšu to maiņu, bet Bobans Marjanovičs vairāk nav Artūrs Žagara komandas biedrs. Viņš ir devies uz Ķīnas un samēr savu rokas izmēru ar ķīniešu komandas biedru. To viņš, man liekas, visur dara. Jā, visiem vienmēr viņi ieraudzīt, ir kā ieraudzīt kaut pasaules brīnumu, bet vēl nav debitējuši. Šajā nedēļas nogalē bija spēles. Eirolīgā, nezinu, nebija šobrīd viņa vecumā, viņa izturībā īstā vieta, laikam, vai ne? Un vēl pie trenera. Viņam ir līgums ar Čečjankas Lions. Okay. Es iegooglēju. Iemācījies? Jā, iemācījos. Kurā vietā Čečjankas Lions? Ķīnas līgas pirmā vieta. Pirmā vieta, šobrīd, jā. 2 lietas no manis. Pirmkārt, cik ļoti ir izmainījies Basīts. 10 gadu laikā, pirms 10 gadiem viņš aizbrauc uz NBA kā būtībā Eirolīgas MVP. Viņš nesaņem to MVP balvu, bet viņš bija pirmā piecinieka Džeks, simboliskā piecinieka. Atgriežoties Eirolīgā pēc 10 gadiem, viņš, visbiežāk mēs Bobanu redzējām Eirolīgas rullīšos, video rullīšos. Jā, tur mēs viņu daudz redzējām, jā. Mēs tagad tie beigsies. Starp citu, nē. Turpinās. Bija speciāli piefiksēta. Jā, var uzfilmēt. Otrā lieta. Šogad Ķīnā, Ķīnas basketbola asociācijā noteikumi ir pamainījušies. Tur var būt 4 ārzemnieki. Tur gan ir kaut kādi vēl papildus noteikumi, cik daudz viņi drīkst atrasties laukumā. Un cik reizē, vai ne? Jā.
un kurās ceturdaļās, manuprāt, arī. Nu, bet, jebkurā gadījumā, es domāju, ka pastāv 2 varianti. Tā kā Lions ir šobrīd, šī viņa komanda ir labākā līgā, tad vai nu Bobans ar dominējošu statistiku, nu, piemēram, tur 28+18, pierādīs, ka šiem supergarajiem džekiem vēl ir izredzes aizbraukt peļņā uz uzvarošām komandām kaut kur pasaulē. Vai otra iespēja, ka Bobanu laukumā pat Ķīnā, ar Bobanu laukumā pat Ķīnā komandas spēlē sliktāk nekā bez, un tad Krustus, Metīgs un Zanaks meklēs visi šādi supergarie spēlētāji, jo arī Ķīna un Āzijas tirgus viņiem kļūs aizvien. Es domāju, ka nebūs neviena. Man liekas, ka jāpagaida pirmā spēle. Man liekas, ka viņam tas beigās būs tā, ka viņš nevar spēlēt super daudz, bet es domāju, viņam tāda statistika nebūs. Nu, viņš nav, man liekas, viņam nav stamina, lai tā kā skrietu tur. Nu. Jā, bet viņš jau var savākt tik. Viņš jau ar NBA nespēlē daudz, bet tā kā viņš uzbrukumā viņš ir pietiekami efektīvs. Jā, es domāju, ka viņam būs kaut kas 15-20 minūtes. Jā, viņš statistiku savāks. Tā kā tās spēles, ko viņš nospēlēs, domāju, viņam kaut kādi savi 10-12 punkti būs. Bet, jā, nu, pirmkārt, Ķīnas līgā ir interesanti pastīties. Tur ir ļoti basketbola draugiem ļoti interesanti uzvārds. Man patīk šonedēļ. Loftons juniors, ja, tāds apaļīgo cilvēku. Ko viņš šodien izdarīja? 43 punkti, 18 rebound, piemēram, šajā Ķīnas līgā. NBA neatradās vieta, U19 čempions, tepat Latvijā. Jā. Un tāpēc man tev rodās jautājums, kādu liekas? Kurš apaļīgākais Latvijas basketbols tur varētu spēlēt? Nu, vai ne, vispār, kuram latvietim būtu piemērota spēlēšana, jo, piemēram, arī redzam Ķīnas līgā pagājušā gada Žalgirim Eirolīgā īsti nederīgs spēlētājs Samers. 36 punktu vidēji spēlē. Ķīnas basketbola līgā komandai arī, vai tā nav, tā nav tā komanda, liekas. Tā citiem. Jā, bet arī pašā, nu, es skatījos uzvaru diezgan augstu, un met 36 punktus vidēji spēlē rezultīvākais čals. Kurš latviešu spēlētājs, nezinu, varētu braukt papelnīt uz Āziju un būt piemērots, tavuprāt, šim čempionātam? Tev ir kāds variants? Nu, Žagars. Jā, Žagars man arī bija variants. Es nezinu, vai es viņam vēl tagad to novēlu, man liekas, lai viņš paspēlē Eurolīgā, bet viņam, man liekas, tā tāda laba opcija, ne pārāk lielā vecumā, braukt papelnīt lielo piķi uz Ķīnu. Nu, es teiktu, ja Bobans sev apliecina, tad Andžejs Pasačniks tur varētu nonākt. Jā. Tikai būtu vajadzīgs, lai viņš danko vairāk un spēcīgāk. Nu, viņš tur to darītu. Nu, tur tā kā, jā. Jā, spēcījums. Bet es teiktu, ka arī Rolands Šmits un Rodions Kurts varētu būt piemēroti. Viņi tādi ne tikai efektīvi, bet efektīgi spēlētāji, kuri varētu patikt. Bet Rolands Šmits īstenībā pēc nākamā līguma varētu, man liekas, viņš varētu būt izvesies. Tad viņš tur Barcelonā sev jāpierāda, tad viņš aiziet tā kā uz to Žalgiri. Kur viņi izčakarē beigās. Nu jā, sākumā viss labi, tad viņi atkal izčakarē, tagad atkal viņš ir Eirolīgā, viņam ir arī labs un efektīvs, bet tāpatās tur tas Osmanī iet viņa vietā, viņam atkal kaut kur, man liekas, viņš varētu gribēt vienkārši aizbraukt uz Ķīnu un vienkārši spēlēt bas, tankot, skriet. Un viņš jau to savu intensitāti nemainītu, bet tie ķīnieši tur lidot tieši tā. Izmērs Šmītlām. Labi, mēs esam baigi ilgi aizrunājuši pie lielās tēmas, kas izrādās nebija tas, ko mēs pa VF runājam 17 minūtes. Jā, tieši tā. Labi, ejam pie lielās tēmas. Drošākajam kazino Latvijā PAFBET LV jauna un jaudīga starta paka. 100 brīvspēles pēc reģistrācijas, 10% cashback katru nedēļu un zibi izmaksas uz visiem laikiem. Ienāc PAFBET LV. Nu tā, gada pirmajā raidījumā mēs varētu apskatīt, iezīmēt tādus lielos notikumus Latvijas basketbolā vai ar Latvijas basketbolu saistītus lielos notikumus, kas varētu būt interesanti mūsu līdzjutējiem šajā kalendārajā gadā. Runāsim par nākamajā pusgadā, tomēr, kas tuliņās tuvojās viss. Taisnība. Ne tikai. Jā. Ejam varbūt tad kalendārā secībā pēc kārtas. Manuprāt, pirmais, ko mēs varētu pieminēt, ir Žavas. Latvijas Užavas kausa. Jā, tagad sāksies 2 spēļu summā, vai ne? Sākam ceturtdaļfinālu, kur ir palikušas tātad visas 7 LBL 1 komandas un Jelgava. Jā.
Pirmkārt, kas man patīk, ka šogad beidzot izdarīja to, ka tomēr arī tādam vefiņam ir jāiesaistās ātrāk. Jā, es bija piekrītu, super redzēt Gulbeni, Artačs bija pelnījis, likās, ka, kas mēs esam zilajā putnā 99. 2000. gada sezonā, vai kurā tur bija super, pilnā zāle, labi, tas bija ļoti labi, tā kā nav ko viņus tur žēlot, kāpēc viņiem tikai pusfinālā. Tāpēc viņiem Champions Līgā tikai 6 spēles. Es atvainoju. Bet viņiem vajag vairāk spēles otrā pusē. Nu. Tieši tā, un plus varēja uzvarēt izbraukumā, kas ar nais. Vēl tā braukt un uzvarēt, super. Bet jā, kāds ir tavs prognozes par Latvijas kausu? Tātad 2 spēles summā izmot fināls. Jā, fināls vairs nav, jā. Man šķiet, ka te varētu tieši tas, ka nav tik garas tās sērijas, ka Valmiera varētu parādīt savu spēku. Jā. Un es teiktu, ka tā paša iemesla dēļ, ka nav sērija līdz uzvarām, bet ir 2 spēles summa. Es ielikšu pretī Valmierai finālā Zeļus. Fināls notiek Valmierā, un Valmiera uzvar Zeļus. Kādi ir tie pāri? VF pirmo reizi netiek. Kādi ir tie pāri? Tātad Zeļi pret VF-u. Jā. Nē, es atvainojos. Man liekas, nav VF pret Jelgavu. Jā, VF ir Jelgava. Tātad VF soļo pusfinālā. Pāris noteikti būs Zeļi, VF pusfinālā būs. Jā, Zeļi ar Latvijas universitātes spēlē. Jā, tad tas ir pusfināls Zeļi VF. Jā, un tad ir no otras puses Ogra pret Liepāju. Tur ir tāds labs kāpiņš būs. Jā, labs kāpiņš. Un Ventspils pret Valmieru. Jā, Valmierai vajadzētu. Droši vien, ka Valmiera ir favorīta tajā pārī. Jā. Tā kā tad pusfinālā sanāktu Valmiera pret vai Liepāju vai Ogri, un mēs pieņemam, ka pēc statusa Zeļi ar VF-u. Visticamāk. Lai gan Zeļi ir palikuši bez Makoja, bet ar to laikam vajadzētu būt pietiekam, lai uzvarētu Latvijas universitāti. Jā, īstenībā labs faktors. Es šo neiedomājos. Būs grūtāk. Bez VF-u būs grūtāk, jā. Es varētu mainīt uzreiz savu prognozi. Es domāju, ka finālā varētu būt VF pret Valmieru. Jā. Un šī būs tā spēle. Tātad fināls ir VF Valmiera, un šī ir Valmiera šeit dabūna savu šī gada trofeju, uzvarot VF tajā vienā spēlē. Savās mājās pārpildītā arēnā. Man tiešām liekas, ka šeit dabūna titulu Valmiera. Es nezinu, cik... Jā, VFs uzvar Zeļus. Jo pat ja Zeļi atradīs līdz tam kaut ko vietā, es nedomāju, ka tur tik ātri varēs. Tik ātri ietīsies, un vai arī tiešām sanāks atrast vēl vienu, jo Makojs. Tas bija varbūt tās jākals... Visi cieņi Zeļi ir ļoti labi samaksājuši visus savus ārzemniekus pagaidām. Bet tas jebkurā gadījumā ir risks. Bet arī tos labos, ko viņi sameklēja, atcerēsimies arī, piemēram, pagājušajā tur sezonas otrā pusē nebija tā, ka Maka Hepa atbrauca tur sezonas. Un Hunters vispār nebija tā, ka no paša sākuma nebija. Pēc tam, jā. Viņam bija vajadzīgs laiks skriet. Varbūt viņi atkal skatās kaut kāds Austrālijas playoffs, kas tur zaudēs. Tur rīkšķi, tur atkal šitam vienos dienā kaut kāds Austrālijas. Bet jā, Makoja zaudēs, Makojas tātad pārceļās no Zeļiem uz Izraēlu. Jā, un līdz ar to Zeļi netiek Latvijas kausa finālā. Bet skatīsimies, kā citos Zeļiem, tātad pāriem uz Latvijas. Jā. Zeļiem vispār, tā kā, jo es domāju, ka daudz, kas tātad, es pieļauju, viņi ir skumīgi, bet kaut kur bija rēķinājušies, kā viņš iesāk sezonu. Varbūt tur cerēja, arī pēc tā, ko tur Buļs komentārs sniedz, bija rēķinājušies, gan jau, ka Makojs varētu doties projām. Man liekas, tas, ko viņi nebija rēķinājušies, kad 2-3-3 basketbols, bija domāts, ok, aizies Makojs, bet mums būs pagājušā gada Francis Lācis un pagājušā gada Zigmārs Raimo. Nav viņiem šobrīd pagājušā gada Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Francis ir ļoti daudz reklāmās, visu cieņu, bet, nezinu, tas 3-3 daudz lidojumu, nogurums, kaut kāds cits basketbols, šobrīd viņš vēl meklē savu ritmu. Rīktīgi, jā. Varbūt tas, ka Makojs aizies, varbūt tas palīdzēs. Bet man vispār dara šaubas, jo it kā... šis vispār, man liekas, šis ir piemērs tam, ka tālāk neviens neies vairāk to soli, ka mēs atļausim viņiem, nekad, labi, es vispār nevaru iedomāties nevienu citu klubu, kas tā darītu Latvijā. Barons savulaik. Jā, bet tā nebija tas 3-3 vēl. Nē, tu domā par 3-3. Okay, jā, kad atļauj, labi, jūs tur sezonas sākumu pabraukāt, bet jūs jau tāpatās trenēties. Acīm redzams, nesaku, ka 3-3 nav nobe, kad viņi ir darījuši kaut ko pilnīgi citu, nav sportojuši to 5-5, jo nav. To jau arī īstenībā citi, tas pats Lasmans un Miezes ir teikuši, ka viņi neredz to kā reālu opciju apvienot šos. Jā, tā kā vai viens vai otrs, un es domāju, ka tādam, nezinu, Francis Lācim,
jauns, man liekas, tāds labs potenciāls. Redzēju, kāds viņš pagājuši gadu bija diezgan dominējošs Latvijas Inglam, nedemonējošs, bet ļoti labs. Un, nezinu, man liekas, ir jāpieņem lēmums. Es gribētu, lai viņš izvēlās tāpat to 5-5 tagad Francis un Zīgas noklausīsies un tev par spīti nospēlēs savas labākās pussezonu karjerā. Tikai priecīgs. Es būtu tikai priecīgs. Varbūt tās viņiem tiešām tas, ka tagad viņiem, kamēr vēl nav atrasts kādam no viņiem, arī Francim ir man up, tagad nav Makojas, kurš iemet, viņam būs jāspēlē lielāks minūtes, viņš ir tajā komandā. Es ceru, ka arī Skrindam iedos lielāks minūtes. Tas gan, pagaidām, droši vien nav labākie apstākļi, lai sezonas otrajā pusē, kad sāks izšķirošiem mačiem. Varbūt viņi negrib Skrindam dot, viņi negrib viņu pirms tas Stanfords vai kur satraumēt. Labi, bet prognozes par Latestu. Par Latestu, zini, kāda man ir prognozes? Tātad es vienu tādu speciālu, ko es sagatavojos. Man nepatīk skatīties, ka tāds Latvijas basketbola flagmanis Vēnspils ir tur, kur viņi ir. Plēnits teica Rauls, ka jāteikt, 8. tas šobrīd. Un kas pa janvāru? Viņiem vispār vajag aizmirst par gatavošanos spēlēm Valmierā. Latvijas kausa jūs, diemžēl, neizcīnīsiet tāpatās. Viņiem ir janvāris īstenībā tik svarīgs un pats februāra sākums. Ja mēs gribam kaut ko, lai viņi tiek 8. janvārī atlikuši 3 mājas spēles. LU, Rapla, Talteks. Visas 3 mājās. Jā, tur viss ir jāņem. Un pēc tam ir 1. februāra izbraukumā Pērnava un 7. februāris mājās Vimsī. No šitām 5 spēlēm, 4 uzvarām, jo pēc tam paliek, abas Kēles, bet paliek Liepāja, Zeļi, Tartu, Kalevs, Vefs. Tāda skaidrs, ka tur būs diezgan daudz ierīšanas. Beigas būs ļoti sarežģīts. Tā kā šīs nākamās, tagad ir Vēnspilīs svarīgākais nogrieznis nākamās 30 dienas, tieši 7. februārs, jā. Nākamās 30 dienas, tas vai nu Vēnspils pirmo reizi tiešām netiek play-offos. Es ļoti Davai, saņemamies. Vēnspils, jūs vajag tur. Mana prognoze, es izvairīšos no precīziem, jo mēs noteikti prognozēsim vēl nākamajos raidījumos, kad būs tuvāk kaut kādas izšķirošās spēles, bet es šobrīd prognozētu, ka 4. finālā būs 5 latviešu komandas, un 6. paliks 1-2 uzvaru attālumā. Tu tev domā, ka tā būs Vēnspils? Man šobrīd tā izskatās, un vēl jau vairāk pēc tam, kad tu pastāsti to viņu kalendāru. Jā, beigas. Tieši sezonas beigās, kad ir jāsavāc tas uzvaras. Jā, un vēl viena man prognoze. Pirmo reizi Latvijas-Igaunijas līgas play-offā iekļūs Liepāja. Jā, man tas arī liekas. Un galvenā prognoze no manis ir tāda, ka labākā Latvijas komanda Latestā nebūs tā pati, kas izcīnīs Latvijas zeltu. Okay. Atstājam vietu tālāk. Bet tad ejam pie Latvijas zelta. Par Latvijas man tiešām grūti prognozēt, bet tomēr Latvijas zeltu es atdodu sērijā Pefrīgi. Bet arī tagad ir jāspriež. Kurš teica, nav jau teicis, ka Sanons būs līdz sezonas beigām. Nē, viņiem šī ir līdz... jā, bet viņi nevar izpirkt, es nezinu. Viņi jau tur kaut kas... labi, gan jau, ka būs līdz sezonas beigām. Es domāju, ka paliks līdz sezonas beigām. Ja paliek šāds, jo es zinu, ka ir svarīgi VFam dabūt to titulu, un tas viss, un es uzskatu, ka ja ir šāds sastāvs paliek VFam, tad tomēr to 4 spēles sēriju viņi uzvar, un viņi ir 11 vai 12 reizes Latvijas čempioni. Jā, es teiktu, ka man viņi ir, es viņus šobrīd tā visai vēl uz aklo, jo, protams, komandas vēl var mainīt sastāvus, bet, Valmiera izskatās pabeigusi savu komplektāciju pēc jaunāta pievienošanās. Cik ir Spīram ilga trauma, nezinu? Nezinu, bet es zinu, ka viņa aģents arī tur strādāja, lai varbūt viņi dabūtu kaut kur projām, bet es domāju, ka valmierieši viņu noturēs. Jā, tagad jau es domāju. Labs papildinājums izskatās, ka beigās varētu būt Maika Nuga. Pirmā spēlē es skatījos. Pirmā spēle varbūt vēl tā, viņi tur arī zaudēja Liepājā. Nē, bet par Vēnspili es skatījos, par Vēnspili ļoti labi izstījās. Skatīsimies, protams, kā būs turpinājumā, bet, Vatsons viņiem bija no soliņa tāds, labākais rezervists līgā, kurš tagad ir projām, un Nuga ir izskatās, ka ieņems to pašu lomu, un ja viņš šādi performēs arī pret tām augšgalu komandām, tad es domāju, ka Valmiera arī būs finālā. Viņa Spīrs vēl ir atpakaļ. Jā, un fināls varētu izvērsties, Latvijas līgas fināls varētu izvērsties aizraujošākais pēdējo gadu laikā VF pret Valmieru. Man arī liekas VF Valmiera. Jā. Un tas būs tāds atmiņas par 2016. gadu, jā. Bet īstenībā ir forši par Latvijas-Igaunijas līgu, kad atkal Latvijas un Igauņu klubi cīnās par titulu. Jā. Jau būs godīgi pēdējais 2 gadi. Un ko es tev gribēju pateikt vēl? Mums iepriekšējiem bija tas viens no tiem
vai Elijah Clearance sagādās galvas sāpes un sirmas māca VFRI galvenajam trenerim Mārķim Gulbim. To es nezinu, bet dažas galvas sāpes Zēļu galvenajam trenerim Jurim Braško. Viņš sagādā. Tā kā mēs redzējām, ja viņš var tur izposties, ieties caurgājienos, viņš atdeva arī, man liekas, vienu ļoti skaistu piespēli vēl, tā kā viņam viņš sagādāja, vai sagādās VFam, to mēs vēl redzēsim. Jā, nu, varam droši vien tad uzreiz arī tā vienu teikumu piemest, ka Mārtiņš Mējers atgriezies Kalevā. Jā, vēl nav spēlējis. Jā, vēl nav spēlējis, bet Kalevs arī bruņojas, un es teiktu, ka tā viņu 3. vieta tabulā, kas ilgu laiku bija, varbūt nav līdz galam objektīvi, un tas varētu mainīties sezonas turpinājumā. Atcerēsimies, tas sastāvs paliek labāks, treneris ir labs. Un... Jā. Nu labi, kaut kā tur Champions League un ULEB kausa un FIBA kausa droši vien tas mums neinteresē, lai gan tur spēlē latvieši. Bet Eirolīga, protams, ir tas, kas mums interesē vairāk. Nu, es domāju, ka ļoti sarežģīti pirmkārt izvēlēties. Man ir čempions, starp citu, tas nav. Es arī nosaucu čempionu. Mans čempions ir... nebūšu oriģināls tas pats, kas pagājušo gadu Panats. Lesortam ir kā jāatgriežas tieši pirms play-offiem, jā? Jā, bet tur viens Lesorts vairāk, viens Lesorts mazāk. Panat gadījumā tas neko baigi nemaina. Visdziļākais sastāvs ar zvaigžņotāku ārējo līniju, Nāns, Lukas, priekšgalā. Jā, atcerās, ka tur vēl ir tas, tur arī Eiropas čempionāta MVP. Tur, tā nāk no soliņa. Un es teiktu, ka Atamans uzvarēs un turēs īšķis par Bostonu, lai viņš atkal varētu izaicināt zaļo komandu duelu un noskaidrot patiesos pasaules čempionus. Tur Žalgiris un Žaļvāli. Zini, kas ir? Man ir cits čempions. No. Man liekas... Parīze. Nē. Es jau tur zaudēšu šo Zēda maliņu, kad es ieliku Parīzi Final Four, jo man liekas, viņas tur otrajā riņķī atkodīs. Bet labi, play-offos viņi būs. Man liekas, ka tas ir viss, kas viņam pietrūks, lai būtu Eurolīgas GOAT. Maiks Džeims kopā ar savu mīļāko Eirolīgas spēlētāju kā galveno treneri un Monako izcīna titulu. Kaut kā viņi atrod vietu, jo viņiem daudz kas ir sakrits. Viņiem ir daudz kas sakrits, ka viņi negaidīja, ka sezonas sākumā viņiem būs Lloyds. Viņš ir. Tagad ir jāapskatās, es nezinu, kā tur ietīsies. Tagad Kalets ir atpakaļ, vai ne? Jā, cik jāapskatās, jādod laiks, bet... Tur daži spēlētāji no soliņa sāk performēt. Tur ir labs sastāvs, un ir Maiks Džeims un Maikam Džeimsam. Arī pēc gadiem varētu būt, ka tagad ir jāuztais. Tu esi all-time Eurolīgas scorers, izcīni to titulu. Un Maiks Džeims, viņš aizbrauks, viņam patīk, zina, viss tas lielais. Viņš aizbrauks Abu Dabī, visi šeihi, viņš viņiem parādīs, kas viņš ir Final Fourā, tur 39 punktu spēlē. Labi, nē. Jā, Final Fours arī Abu Dabī. Tas ir jokaini. Bet, no latviešiem es teiktu, ka Feners iekļūs no latviešiem. Jā, latviešu pārstāvētājiem komandām. Feners knapi iekļūs Final Fourā. Viņam būs sarežģīta 5 spēļu sērija 4. finālā. Jā, man arī tā liekas, un tas ir vienīgais, kas... Bet kas man liekas interesanti, es gribēju Eirolīgai pieskārties, tātad daudziem bija pārsteigums, kad Lonijs Volkers pievienojas Žalgirim. Un tagad, protams, kad ir vairākas NBA komandas, kas izrāda interesi dabūt, Žalgirim arī visāds būs daudz atkarīgs, vai viņam izdosies Volkeru noturēt līdz sezonas beigām. Ir liela iespēja, ka tuvāko nedēļu laikā nē, bet kas man liekas interesanti, kad galvenie pretendenti, lai viņi dabūtu, un arī ko fani grib, ka tas ir tas, kas mums pietrūks, ir Boston Celtics. Kam bija Lonijs Volkers? Boston Celtics fani, tas ir tieši tas, bet jāpiebilst, ka tas Redditā Boston Celtics fani vienkārši bija baigi vīlušies pēc zaudējuma OKC, ka tur bija rezervistiem, tur Pritchardam 0 punktu, ko tur visu sezonu fani, viena spēle, tur Hauseram 3 punkti, Horfordam, nezinu, tur 3 vai 6 punkti, tā. Parunāsim par šo vairāk. Jā, tad NBA, man tur finālā ir tieši, es ieliku prognozes Celtics pret OKC. Un 7 spēļu sērijā, manuprāt, uzvarēs tie, kuriem būs mājas priekšrocības. Kas izstās OKC? Kas nozīmē to, ka regulārā sezona jānospēlē pēc iespējas labāk tagad atlikusī. Un Celtics iztērēs daudz spēkus jau pret Cavaliers konferences finālā. OKC savukārt ies vieglāk tas ceļš līdz finālam, manuprāt, jo tur Grizzlies un Nuggets manā prognozē izkausies savā starpā rietumu pusnalā, un tad OKC būs vieglāk. Man ir bišķi cita prognoze. Pirmkārt, tas, kas Celticiem tagad ir jādara, kas ir interesanti, jo jūs visu laiku runājāt, man arī liekas, ka tas būs fināls, un ka tur būs svarīga tā mājas spēļu priekšrocība.
Un zini, visu sezonu, jā, Bostonas Celtics būs jāsāk spēlēt tikai aprīlī, jo te viņi tādā redzēt, nē. Ja Bostonas Celtics, viņiem ir jāsāk spēlēt tagad, kārtīgi jāsāk spēlēt, lai dabūtu to pirmo vietu, apsteigt. Bet kas man liekas, kad varbūt tās finālā, kad kaus notiks tas, kas notika Bostonai līdz čempionu titulam, viņiem vēl šogad jāapdedzinās tajos playoffos. Tur ir kaut kāda, nezinu, dabūs kaut kāda Milwaukee pretī, un tur kaut kāda GM. Netiks finālam. Jā, tas ir man prognoze. Labi. Starp citu, tāds mazs side topics, paturpinot tavu iepriekš iesākto tēmu, nesen bija tā OKC un Celtics spēle. Pēc tās spēles Jānis Celmiņš vai spēles laikā jau ietvītoja, ka ir ļoti baudāms basketbols. Kaut kāds Andrejs nepiekrīt. Jā, un ka mēs savukārt absolūti nepiekrītu. Tu izbaudi to Celtics demonstrēto basketbolu? Zīgā, es tieši pirms nedēļu pirms tam arī skatījos Celtics spēli, kur bija drausmīgi. Viņi tikai lidināja trīnīši. Par ko viņi tur spēlē? Kurš Porziņš nospēlēja dažas minūtes? Okay. Šeit es domāju, ka Zinks atmānīja Celmiņu. Nebija baudāms basketbols, varbūt tās, bet tur bija forši tas, ka abas komandas laikam Zinks saprata, ir līderu duels. Bija OKC arēnā superlaba atmosfēra, un komandas tiešām kapājās tāpatās. Bet es izbaudīju līdz tad, kad 4. ceturtdaļā vai 3. ceturtdaļas beigās sākās Celtics problēmas. Sūdi, un viņi tiešām spēlēja. Tad vienkārši lidināja tos trīnīšus. Viņi nekrita, viņi turpināja lidināt. Cik reizes Browns nepazaudēja bumbu kaut kādos driblos, taisot spinu. Viņš tās bumbas dažreiz pazaudēja. Likās, ka es sveicināts BK Rīmši. Mūsu tāmatē. Tad es sāku nebaudīt, un es nemelošu. Tagad tur izrāvās šitie pirmo reizi uz priekšu, un tad nākamajā uzbrukumā atkal bija kaut kāds pilnīgi nevajadzīgs trīnīts. Es biju tas, kurš izslēdzu, es eju gulēt, beigās vēl iztīrīju zobus, pasties, protams, ka zaudēju. Manuprāt, jautājums ir par to, kas mums katram, ko mēs sev saucam par baudām basketbolu, jeb cīņu un kaut kādu tur atmosfēru tribīnēs, tad jā, es piekrītu, bija baudāms basketbols. Bet man šķiet, ka divas komandas ar visdrīzāk es nemelošu, es teikšu, no klubu basketbola ar vaiprātīgi pārsvaru lielāko, kuriem ir talantīgākās komandas pasaulē šajā brīdī, lielākais talants. Viņi vienkārši ņem un dragā running gun pilnīgi uz galvas, tādu nekustīgu uzbrukumu, daudz paļaujas 1-1 spēli. Iedomājies, ja šo talantu ieliktu tādā Warriors sistēmā, ja tur būtu bummas kustība, ja tur būtu spēlētāju kustība vai kaut kādā, bankijas sistēmā Latvijas izlasēja pasaules kausā. Ak, Dievs, kas tur būtu? Iedomājies, tas būtu baudāms basketbols. Bet kas man liekas, kas man beigās liekas, kad varbūt ir labi, kad OKC šo spēli uzvarēja. Ja mēs pieņemam, ka Latvijā visi tomēr fano pa Celtics, lai Kristaps Porziņš dabūtu vēl vienu titulu. Ka man liekas, ka Mazula ir tāds pietiekami gudrs un domājošs, un ka viņš varbūt tās pēc šitā, jo viņš pats ir teicis intervijā, ka tā jau nepatīk, bet tas nes rezultāts, ka viņš varbūt padomās, tas nes rezultāts, tā, ka mēs spēlējam pret kaut kādu Toronto Raptors šogad, bet kad rekur varbūt tās, jo tomēr tas to, ko uzvarēja uz kaut kādu, to hustle pēc stīliem un tā visa, tur Thunder bija vairāk gribēja, un ka varbūt tās tomēr kaut kas bišķi pamainīsies ar Celtics. Jā, bet tas kopumā par basīti domājot, kas man padara depresīvu nedaudz, ir tas, ka pat Gregs Popovičs ir teicis, ka viņam arī riebis tas, kā spēlē šobrīd basketbolu, bet arī Spurs tā spēlē, tāpēc tas ir veids, kā uzvarēt. Tas nozīmē, ka tā matemātika ir pārņēmus virsroku par kaut kādu, diemžēl, cita veida basketbolu. Jā. Bet, Porziņš bija, bet tas, ka viņiem tiešām kaut ko komanda pārdomā, Porziņš, kurš nav baigi aktīvs sociālos tīklos, viņš bija ielicis bildi, kur no danku, un we will bounce back. Tā kā, viņš... Novēlam. Vēl pēdējais, kas mums ir palicis no 25. gada prognozēm, ir gada otrajā pusē. Eurobasket 2025 Rīgā tiek noskaidrot čempioni, tiek noskaidrot visu medaļu ieguvēju. Jā. Kas ir tavi medaļnieki Rīgā? Francija, Serbija. Noteikti. Es tā domāju. Un tad tālāk ir baigi jādomā, jo tur tu nezini, kas atbrauks. Labi, es Spāniju šoreiz laikam neliktu. Es nezinu. Bet, lai viņi atbrauc vislabākais sastāvs, tāpatās Spāņi ir konkurenti. Es domāju, ka Vācija šoreiz pietrūks benzīns tam visam. Es nezinu, jo tur traumēti Vāgneri ir abi. Vai viņi brauks uz Eiropas čempionātu. Un ziniet, ko es gribētu?
Es nesaprotu, kāpēc Valds Valters, tagad tāda mana sāp par Eirobasketu. Viņš tagad katrā intervijā, kur viņi runā par Eirobasketu, redzēja, viņa raidījumā viņš uzsver to, ka, bet jāatcerās, ka Eirobasketu uz neko neatlasās. Tā nav atlasīšanās, NBA uz neko neatlasās. Ziniet, kas ir Olimpiskajās spēlēs? Uz neko neatlasās. Pasaules kausā, labi, tur atlasās uz Olimpisko spēļu kvalifikāciju. Pasaules kausā ir vienīgais, tā kā nav katram turnīram jābūt, lai kaut ko tas ir slēgts, tas ir Eiropas labāk. Slēdzam cietās pārējās bodītas, atstājam tikai pasaules kausu. Jā, Eiropas čempionātā futbolā uz neko neatlasās. Tā kā pārsvarā Tour de France uz neko neatlasās. Wimbledonā uz neko neatlasās. Labi, es varētu turpināt. Tas tā, man tas, bet tur ir daudz komandas, un arī Latvijai ar visu būs Kristus Porziņš, ja nebūs, uz ko es ļoti ceru, ka būs laimīgs ar otro NBA titulu un gradzenu un veselām kājām. Pat ar visu Krista Porziņu būs šausmīgi grūti, bet ar to ir cerības pacīnīties par medaļām. Es tādu lieku Franciju, Serbijas lieku kā pašus galvenos favorītus. Man ir Francija, bet man finālā ir Vācija. Man liekas, ka viņi nodemonstrēs savu dziļumu basketbolu. Viņiem ir tagad viņiem ir no kā izvēlēties. Un es teiktu, ka viņi arī spēlē tādu ļoti modernu basīti. Un es kaut vai šajā brīdī, protams, pirmkārt mēs nemaz nezinām visas dalībnieces. Tā kā šis ir ļoti spļāviens, tumsā. Bet labi, es domāju, tos, ko mēs saucam par favorītiem. Jā, un jebkurā gadījumā es gribētu, lai tāda Vācija ar savu basketbolu ir priekšā Serbijai. Jā, es arī gribētu. Bet vienīgais cits treneris Vācijai. Bet tur jau, manuprāt, nemainās. Jo vienkārši par to dziļumu es gan piekrītu. Jūs tā padomājat, tā ir tāda vēl bez tiem, kas, tur Vāgner arī atceramies, kad Isaiah Hartensteins ir vācietis. Tu ir kaut ko spēlējis par Vācijas pieaugušo izlasēs? Nav spēlējis, man liekas. Tad ir jāatcerās, ir tas Silva, kas tagad NBA un ļoti labi spēlē. Viņš ir vācietis. Jāatcerās, ka vēl joprojām viņš NBA nav liels loms, bet viņiem vēl joprojām ir Daniels Tais, kas Eurobasketā būs var super lomu nospēlēt sezonā šajā Eirolīgā. Obsts. Man liekas, ka Serbija tik tālu, cik tālu aizdīs Jokičs viņus, un vai viņš būs, un ja viņš būs, tad cik viņš būs. Vai viņš izvēlēsies jāatver zirgē? Jā. Es par Latviju tev piekrītu, es varbūt izteikšu tādu precīzāku prognozi, ka Latvija spēlēs ceturtdaļfinālā pret Sloveniju. Un uzvarēs. Un tā komanda, kas uzvarēs šo dueli, tā paliks ceturtā. Ok. Bet, ja Latvija patriotiskā prognoze. Ja Latvija atbrauc vislabākajā sastāvā. Bet ar vai bez Porziņa, es domāju. Man šis paliek nemainīgi. Bet tad ir jābūt, tad visam pārējiem ir jābūt Kuruciem, Šmitiem, Žagariem, Zorikiem, visiem ir jābūt ierindā. Tas nebija Lomašs arī pasaules kausā. Jā, bet pasaules kausā sakrita daudz, kas atceramies. Pasaules kausā vieglāks nekā Nē, es par to bet atceramies, ka pasaules kausā tie bija, labi, mums viens metiens aizliedza tikt pusnēlā, bet arī viens metiens Francisko, kurš redzam Žalgirī diezgan labi met, un mēs nespēlējam vispār tur, kur mēs spēlējam. Tā. Labi, ejam uz beigām. Uz beigām ar prognozēm esam tikuši galā, tagad atlicis pats svarīgākais. Īsti pēc izpauzīts. Rudolf. Jā. Decembrī atkal uzpeldēja kārtējs video ar Adama Sandlera, Holivudas aktiera basketbola prasmēm. Tur ir tāda kompilācija no daudz gadu garumā. Par to daudz sajūsminās. Un es zinu, ka arī Latvijā ir daudz aktieri, kur ne tikai labi spēlē savas lomas teātrī vai kino, bet pietiekami labi spēlē arī basīti. Un noteikti varētu sastādīt konkurenci Adamam Sandleram un noteikti varētu uztaisīt vēl labākus highlights sev. Tā kā es noteikti novēlu kādam no mūsu aktieriem to izdarīt. Tāpēc Pafbet Šūtraund un Rudolfs Kugrēns piedāvā Latvijas aktieru top 5 labākos basketbolistus. Bet par Adamu Sandleru tas tikpat labi ir vienas nedēļas, jo es noklausījos vienu podkāstu, un Adamu Sandleram prasīja, cik reizes nedēļā tu spēlē basketbolu. Viņš teica, ja nav filmēšana, 4-5 reizes nedēļā viņš iet hulpot. Tā kā tas varētu būt nedēļas. Tātad, aktieru tops. Es sākšu ar, pēc tam pateikšu dažus honorable mentions, jo tie ir rēcīgāk, bet es tādu pametu piecinieku saliktu tās pozīcijas, dažiem būs jāspēlē savās pozīcijās. Centrs mums iet no Alūksnes, Nacionālā teātra aktieris Raimonds Celms, jo Raimonds Celms ir sanācis, ka viņš atnāk uz dažiem arī, ka pirms tu vēl bija BK Rīmš treniem, ir sanācis uzspēlēt. Viņš ir labs augums, es nezinu, cik te ir ierakstīts 91. gads, bet, lai saprastu, ka viņš bišķi māk spēlēt basketbolu,
pēdējai pieejamā statistika, tāda 2008.-2009. gads Zēnu otrā divīzija Austrumi 11,6 punkti, bet savā pēdējā pirms NCAA gadā, 9.10. gads Zēnu otrā divīzija Austrumi 16 spēlēs, 16,4 punkti vidēji. Nu, ir jāmāk iemest 16,4. Un cik pirms drafta gadā? Šis ir pirms drafta gads. Un labā lieta ir... Spīķa sezona 16 gados, gan bija 7. gads, 18 spēlēs, 19 punktu otrajā divīzijā. Nu, bet tā alūksne, nu, tas ir ļoti normāli. Ļoti normāli. Tālāk es gribētu izcelt Kārlu Reieru. Viņam galvenais tas, ka viņš netrenēs basketbolu visu, starp citu, BK Rimžā ir nospēlējis 2 sezonas, Ķēzarmežā pārsits galvu, tā kā vēl tur bija spēles, bet ļoti labs kapādās, man patīk, kā viņš kapā, un ir trenējies pāris mēnešus kopā ar Kristapu Porziņu Liepājā. Automātiski to piecniekā. Automātiski to piecniekā, jā. Prasīja, vai Kristaps Porziņš tev atcerās, viņš teica, nē. Tagad tā. Arturs Putniņš, Lēļa teātris, ilgus gadus spēlē arī krastu mačā. Paskatījos, viņam nav pieejami visi jauniešu statistika, tas bija vecāks, bet pēdējais gads, 2008. gads ABL, kas tad sanāk... LBL3. Ir tajā sezonā, vienīgā sezonā, kas viņam ir 7,5 punkti. Nu, tā kā LBL3 met 7,5 punktus ļoti labi, vai ne? Ļoti labi. Saspēlējis iekšā Andri Buli vairāk ne pēc tā, ko es varu atrast statistikās, bet tas, ko viņš ir stāstījis, kā viņš ir spēlējis basketbolu. Tāpēc es sev jāmāk pārdot. Sev jāmāk, ka tu... Bagāts, kas apstiprina šo informāciju. Salacgrīvā, kuros tur čempionātos spēlējis, tur tāds. Bet arī krastu mačās, kad spēlē, ir metiens. Un Rihards Jakovs, kas par sporta skolu? DSN, un arī tad vēl DSN nebija tās posma, kas ir tagad otrās divīzijas komanda, viņš ir 8. gads, bet visu laiku ar caurmēlā tur 10 punkti vidēji spēlē, un Jakovam ir interesanti, ka viņam arī tiešām basketbols pēc tam dzīvē ir paticis, jo viņš ir tas aktieris, kurš kopā aizmirs ar kur režisoru arī savā laikā. Regnāru Vaivaru, kuram patīk laikam izrādes par sportu taisīt. Valmierā uztaisīja izrādi basketbols par kādu basketbola treneri, iespējams vārdā Pēteris, un uzvārds sākās ar V un beidzās ar Išņēvics. Jā. Tas ir, bet par honorable mentions. Kārls Arnolds Avots, viņš ir spēlējis basketu, viņš ir spēlējis regbiju, viņš ir spēlējis voļuku. Viņš ir es ar viņu esmu vienu vasaru, mums tur bija tāda kompānija, kas gāja Ziedoņu dārzā spēlēt, kāds 3-4 reizes. Viņam ir tas augums, viņam tiešām ir atlēta augums. Tas slavenais mistiskais Ziedoņu dārza basketbols, kurā es neesmu nekad piedalījies, bet tur ik pa laikam... Nē, mums tur bija savs, mēs tur vienkārši meklējām, kur ir brīvs laukums, bet tur man sanāca tieši ar aktieriem. Kārls Arnolds Avots, viņš tiešām, viņš garš, labi vāc rebounds, varēja nobloķēt diezgan labs leciens. Var redzēt, ka ir arī basketbola iemaņas. Ja ir šobrīd iespējams pat vēl labāks, jo viņš ir izstudējis Uļu. Uļu, gāja vienā... Ja caurgājienā tāds pavisam maziņš priekšā tādu vienu solīti varēja arī no 2 ielikt. Kāpēc ielikt Niklā Kurvnieku? Nebija tā, ka viņš spēlēja ļoti labi, bet dvēseli viņam bija. Viņš tādos caurgājienos recīt gāja, ka likās, ka tur mazliet kaut Alens Iversons traks viņam ir iekots. Viņš ir arī repers, tā kā viņš ir ļoti... Nē, repers Rigors Šegalovs. Nē, bet Kurtnieks arī piedalījās vienā geto. Senāk piedalījās, jā. Bet, jā. Bet Niklāvs, viņam nebija tehnika. Viņam nebija, bet viņam tie caurgājieni bija tādi, kurus bija grūti nosakt, jo tu nesaprati, ko viņš tur izdarīja, bet kaut kā viņš tur tik līdz... Bet viņš ir tāds dzīves atlēts. Un par dāmām. Marta Lovisa Jančevska, es domāju, tur var pastīties, visu notrenēsies un tiešām labi spēlēs. Man liekas, ka bijis kaut kādās... Viņa pat bija TTT kaut kādos sarakstos. Jā, TTT juniors noteikti viņa spēlēs, bet Agnese Budovska. Sveiciens viņai, starp citu, nesen bija dzimšanas diena. Viņa loma TTT, viņa gatavojās tai lomai, gāja pie privātiem treneriem. Es pat redzēju to, ka viņa Instagramā seko kādiem individuāliem, es tā kā Agnes labi pazīstu, seko, viņai uzrakstīs tāds, ko viņa āiet priekšās lomas. Un tas, ko viņa parādīja šajā krastu mačā, aktrišu mačā, viņa tiešām, jo viņa, ja viņa kaut ko dara, ja mācās klavierus priekš lomu, nezinu, vai visu, ko tur vajag, viņa tiešām ir nereāli, vienkārši viņa tur tās pārējās aktrises kaut ko skraidīja, viņi gāja tā kā caurgājienos, viņi iemet sodiņas ar pretstātu visu. Tu uzmanīgi ar šiem izteicieniem mūsdienās. Nē, bet viņas tur tā spēlēja.
Jūs varat nostīties video. Tā kā es nesaku, citus gadus ir bijis, piemēram, šogad nebija Florence diezgan legit spēlē. Mārta Lovisa, viņa gan tajos gados krastu mačos vairāk tā kā, meklēja atdot piespēlīt, kaut kas tāds jau skaidrs, ka viņai tur tā super interesanti nebija, bet jā, tad šis ir mans tāds latviešu aktieru basketbola. Ar Rihardu man ir sanācis uzspēlēt kopā, te pašā LBL3. Viņš lidoja ar galvas tīpā. Jā, bet tās arī es dzirdējis, jā. Jā, starp citu... Šis Niklas Kurnieks lidoja ar galvu tajā groza, tajā stāvā, jo viņš kaut kur uzskrēja, bet viņš ar kaut kur lidoja. Bet kur ir vairs vētras? Kur ir Gins Grāvels? Kur ir Mārcis Maņakovs? Mārcis Maņakovs man ir arī bija, bet es neesmu redzējis, es esmu redzējis Ģirta Liuzneku spēlēm, viņš arī diezgan ok spēlē. Nē, bet pavisam nopietni, kur ir Kārlis Dzintars Zahovskis no Valmieras? 11 gadus trenējies basītī. Es galvenais domāju, viņš ļoti labi performēja krastmačā. Sorry, es aizmirsu par viņu. Bet tieši 5. vēl vajag 2. pieciniekā. Jā, tad ieliekam viņu. Es tiešām, sorry, es pat to zināju, ka viņš ir ļoti, es arī esmu skatījies, viņš Valmierā spēles arī vada. Tiešām, viņus aizmirsu, liekam viņu iekšā. Taisnība. Un tad ir labs sastāvs. Es domāju, ka arī Andri Būlu varam ņemt rezervistos un Kāru liekam uz augšu. Taisnība. Bet atceries bija... Nezinu, vai tu atceries, bet kādreiz bija tāds mākslas dienu basketbols. Es kaut ko esmu dzirdējis par tādu, jā. Mans tēvs savulaik piedalījās tur regulāri ar savu dēls teātri. Un pirms vairākiem gadiem mēs atradām vecāku mājās formas tērps, ko viņiem tās teātris šuvējas tur šūdinājas speciāli uz šīm sacensībām. Un tad es esmu bildes redzējis, kur bija tiešām tur stāvgrūdām pilns tas Daugavas sportnams. Cilvēki nāca skatīties, kā aktieri spēlēja teātri savā starpā basīt. Es būtu gribējis tagad redzēt. Man pašam agrā jaunībā, un arī manam brālim, vēl kā bērnam, ir bijusi iespēja uzspēlēt vienā šādā pasākumā, tad, kad tas tika atjaunots jau brīvā Latvijā. Tēvs vairs nesportoja, bet viņš deleģēja savus dēlus, un tad mēs tur uzspēlējām, aizstāvējām dēls teātri godu. Tā kā good times. Tagad laikam kaut kas līdzīgs ir aktieru un aktrīšu maču krastu mačā. Krastu mačā laikam, jā, bet tur tas, ko es gribētu pateikt aktieriem, es kā skatītājs, mēs to esam daudz gadus darījuši. Visādi to hohumu, jā, tur tādos kostīmos, tas bruņinieks, mēs būsim uzaugos. Lūdzu, nākamais krastu maču, kā kādreiz. Atnākam, jo mūziķi to grib, es zinu, mūziķi parasti viņi nesaģērbjās. Un vienkārši uzspēlējām basīt, jo man būtu interesanti redzēt, jo es zinu, ka mūziķiem ir ļoti labi basketbolisti. Jā, bet aktieri, man liekas, parasti uzvar tos mūziķus tāpatās. Jā, bet tāpēc, kad mūziķi tad arī varētu nopietnāk paņemt sastāvu, jā? Mūziķiem tur uzreiz tur ārējā līnijā, Fiņķis, tur I Mean Love. Fiņķis, I Mean Love. Jā, tie ir ļoti labi basketbols, bet tur varētu, es domāju, vēl atrast. Tur varētu vēl atrast. Es starp citu biju pārsteigts, redzēju vienā storijā, kad laikam Jānis Aišpurs iet spēlēt basīti. Tas man bija šoks. Bet starp citu, ir arī tāds, es esmu redzējis bildes, ir, piemēram, arī Šipkevits iet spēlēt basīti. Jā, es esmu, kurš? Vecais vai jaunais? Jaunais tagad iet. Ar jauno mēs kaut kad arī kaut kad ļoti sen kaut kādā mēdīju basketbola treniņos kaut kur esmu. Bet vispār, ko es gribēju pateikt par aktieriem, kādreiz man likās, latviešu aktieriem ir ļoti daudz labu basketbolistu, jā. Ir maratons skrējēji, ir super futbolisti, Toms Veličko, tā kā ir baigi arī tādi sportiski aktieri. Protams, ir arī tie skuicīgas, viskijas un tādi, kas ir tādi, kas apvieno. Un lielākā daļa ir tādi, kas apvieno. Un man vienmēr ir patikuši cilvēki, kas var darīt vairākus darbus vienlaicīgi. Tas tā. Kainārs Bagātskis, jā. Labi. Paldies, Rudolf. Jā, garš pirmās sezonas, bet nu ko? Jā, bet noslēgumā vēl viena ļoti svarīga informācija. Mēs decembrī sasniedzām šos mūsu gribētos 1000 abonentus PAFBet Latvija YouTube kanālā. Tas nozīmē, ka mums ir jāveic izloze, un kāds laimīgais tiks pie 2 biļetēm uz Latvijas-Spānijas spēle arēnā Rīgā. Turpat laukuma malā ļoti labas vietas, pats pirku. 20. februārs. Bet daudz no jums ir ļoti neaktīvi. Jūs esat mūsu sekotāji, bet... Lai tiktu šīs giveaway, šīs izlozes finālā, jums ir jāatstāj kāds komentārs YouTube zem šī video, un tad no tiem visiem, kas būs to paveikuši un būs YouTube Latvijā abonenti, mēs izlozēsim nākamajā raidījumā to laimīgo, kurš kopā ar draugu vai draudzeni dosies uz spēli. Bet mēs neizlozēsim tos, kas uzdirsīs mums virsū. Nē, jūs arī varat. Jūs drīkst teikt, ko jūs gribat. Šeit nav cenzūras. Jā, tad es neskatīšos atkal komentā. Tiekamies pēc 2 nedēļām nākamajā šūtraundā.